un caur šo vingrinājumiem attīstīt tas, ka lai mēs varētu sadalīt jebkuru savu pieredzi šajos mentālajos faktoros un saprast, ka, teiksim, ka mēs viņus atbilstoši varam pieregulēt, lai panāktu, teiksim, šo optimālāku šo situāciju. Tātad tieši šīs pieredzes, teiksim, sadalīšana komponentos, elementos, tas ir tas, ko mēs šeit fokusējamies. So, what is intention? You know, well, the intention to give the mirror to somebody else. Tad, kas ir nolūks, teiksim? Nu, nolūks, teiksim, šajā gadījumā iedot spoguli kādam citam. When I go into a situation, do I have any intention? What is my intention here? Un, kad es, teiksim, iesaistos kā šajā situācijā, kāds ir mans nolūks? Ar kādu nolūku es iesaistos? And, you know, to then adjust. If my intention was to apologize to you. Un, teiksim, atkal šis par šo nolūku, ja, teiksim, ja mans nolūks ir, teiksim, atvainoties jums. Then I have to distinguish. Are you open to receiving my apology, or are you really still in a very, very aggressive state of mind? And I have to use some slightly different tactic, maybe avoid the whole topic for the moment. Un tad, teiksim, man ir šajā gadījumā man jāizšķir, vai, teiksim, vai tas cilvēks ir atvērts, un, teiksim, vai es varu, teiksim, to šo savu atvainošanos likt priekšā, vai, teiksim, patreizie brīdī cilvēks var pārāk dusmīgs un teiksim, tāds uzvilcies, ka man varbūt šajā brīdī jāatturās no šī jautājuma, teiksim, apspriešanas vispār. So my intention is to apologize. I want to apologize, but now I have to change my intention to not making it worse. For example, by saying something now. Un tad, teiksim, let you cool down. Un tad tas mans nolūks ir, teiksim, atvainoties, bet šajā gadījumā faktiski šis nolūks transformējās citā nolūkā, vienkārši nepadarīs šo situāciju vēl sarežģītāku un vienkārši, un līdz ar to mēs pagaidām vienkārši, otrs cilvēks nomierinās, un tad mēs varam to tālāk risināt. So, by knowing what to adjust, what to change. Bet jebkurā gadījumā tas būs prātļojums, kas mūsu galvā notiek, mēs prātosim, kā mums pareizāk. Tas ir tikai mūsu pieredze, kā prāta kaut kas tāds. Mēs atkal nerīkojamies no turienes. So anyway, but that will be just a kind of like a mental exercise. It will not come from the heart. With training, familiarity, it does come naturally from the heart. Ar treniņu, teiksim, tādu jau atkārtot, teiksim, šo vingrināšanos, tas pēc tam nāk jau arī, teiksim, spontāni jau no iekšām. Anything that we do, you have to train, that we learn to play a musical instrument, to drive a car, whatever. In the beginning, it is artificial. That's just the nature of how you train to do something. Then it becomes natural. Un ar jebkuru komplicētāku darbību, teiksim, mašīnas vadīšanu vai klavieru spēlēšanu no sākuma, tas ir, teiksim, samākslots, tas nav dabīgs. Un tad pēc tam vēlāk, kad mēs esam to apguvuši, tas nāk dabīgi. To play the piano, you always have to look at the keys in the beginning, or to type, you always have to look at the keys. But then, after a while, you know. And so it's just natural, you don't even have to look. Jā, tā kā klavieres, teiksim, spēlējot, vai arī mācoties, teiksim, rakstīt uz klaviatūras, mums ir jāzina, teiksim, kurus, teiksim, taustiņus mēs spiežam. Bet pēc tam ar laiku tas, teiksim, jau nāk dabīgi, un mēs neskatoties jau varam šos ievadīt tekstu, spēlēt klavierus. Okay, so if you have a mirror, Jā, jums ir spogulis. then use the mirror. If you don't have a mirror, it doesn't matter. Jā, tad lietojiet spoguli. Ja jums savukārt spoguli nav, tad tas nav problēma. Yes, you have the mirror with both sides, and one makes magnified. That's interesting. Now, for most of us, to look at ourselves in the mirror and not make a comment is very challenging. Lielākajai tiesai no mums, teiksim, ieskatīties spogulī un uzreiz tā mentāli nekomentēt ir ļoti sarežģīti. Remember, don't go on the trip of Beauty and the Beast. Bet galvenais atcerieties, I'm the beauty, and oh, this is the beast in the mirror. That's not me. Bet atcerieties, ka mums nevajadzētu uzsākt šeit šo atkal mentālo ceļojumu, vai ne, teiksim, skaistuli un briesmonis, teiksim, tā skaistuli un tajā atkal tajā spogulī tas briesmonis. The basic start then is to just quiet down. So if we don't have a mirror, also quiet the mind. Un tad pirmais, teiksim, tas būtiskākais ir tas, ka mēs nomierinām prātu. Vienalga, vai mums ir spogulis vai nav spogulis, mēs nomierinām.
caring attitude. Un tad rūpjona attieksme. I'm a human being like everybody else. I have feelings like everybody else. Es esmu cilvēciska būtne, man ir jūtas tāpat kā jebkurai citai cilvēciskai būtnei. The way I treat myself affects my feelings, how I feel. Un tas veids, kā es izturos pret sevi, ietekmē to, kādas ir man šīs jūtas. Affects the mood I'm in. Tas ietekmē noskaņojumu, kurā es atrodos. I take myself seriously. Un es pret sevi attiecos nopietni. I care about myself, I care about my feelings, I care about how I treat myself. Es rūpējos par sevi, man rūp manas jūtas un man rūp tas, kā es attiecos pret sevi. Then we have the motivated urge, out of concern for ourselves, Un tad mums ir motivēta ziņa, teiksim, tieši rūpējoties par sevi, to sort of check, how am I doing? How do I feel? pārbaudīt vienkārši, kā es jūtos. And we try to distinguish various aspects. If we're looking in a mirror, how do I look? Do I look tired? Do I look stressed? Even without a mirror, how do I feel? Do I feel tired? Do I feel stressed? Do I feel nervous? Do I feel frightened? Tad lūkojoties spogulī vai arī pat nelūkojoties spogulī, mēs cenšamies novērtēt to, kā īsti mēs jūtamies. Vai mēs esam stresā, vai mēs esam noguruši, vai mums ir, teiksim, vēl kaut kāds cits šīs stāvoklis. And pay attention to what we distinguish as being meaningful, important. We have to deal with it. Un mēs pievēršam šim šo uzmanību būtībā ar tādu izpratni, ka tas ir nozīmīgi, ka tas ir svarīgi. We try not to verbalize. Un cenšamies neverbalizēt. That's difficult, I know. Tas ir grūti, protams. And have pleasant, try to find this, paying attention to this as something pleasant. I'm happy to have some idea of how I'm feeling. And I'm happy to be with myself. I'm at peace. Un cenšamies, teiksim, atrast, teiksim, šo pozitīvo sajūtu, ka mums ir tiešām būt, var teikt, patīkami būt kopā ar sevi. Happy that I'm taking the time to check how I'm doing. Un man ir prieks, ka es veltu laiku tam, lai pārbaudītu, kā es jūtos, kā man klājas. And reaffirm or generate the interest to understand what I'm feeling by reaffirming my concern about myself. Un pārapstiprinājumība radām interesi par to, kā mēs jūtamies, vienkārši pārapstiprinot, atceroties savus rūpes šajā gadījumā par sevi.
So naturally, my attention stays there with mindfulness and concentration. Un tad dabīgi mana apzinātība, mana uzmanība paliks šeit ar apzinātību un koncentrāciju. Then discrimination about what I could do to improve the situation if something is not in order. Un tad novērtējums attiecībā par to, ko es varētu darīt, lai uzlabotu šo situāciju, ja kaut kas nav kārtībā. Could be taking a rest, relaxing more, working harder, whatever it might be. Un šajā gadījumā mēs varam tā kā novērtēt, ka mums būtu varbūt jāatpūšās, vai varbūt es jāstrādās smagāk, vairāk. Getting help if I need help. Saņemt palīdzību, ja tāda mums nepieciešama. And the intention to implement that, put it into practice, actually do it. Tad nolūks, ka mēs tiešām to izmantosim, ka mēs to praktiski pielietosim. So, quiet mind, Mierīgs prāts, caring attitude, rūpīgi pilna attieksme, and motivated by that care, the urge to check up, deal with how I'm doing. un šo rūpīgi motivēta ziņa pārbaudīt to, kā tu man klājās, Distinguishing, izšķiršana, attention, uzmanība, pleasant contacting awareness and happiness. Pozitīva, patīkama, kontaktējoša apziņa, Interest, interese, mindfulness and concentration. apzinātība un koncentrācija. Discrimination and intention. Novērtējums un nolūks. And if you've been using the mirror, please put the mirror down. Ja mēs lietojam spoguli, tagad noliekam savu. Repeat without the mirror. Un tagad mēģinam to pašu atkārtot bez spoguli. Quiet mind, Mierīgs prāts, caring attitude, rūpīgi pilna attieksme, motivated urge, motivēta ziņa, distinguishing, izšķiršana, attention, uzmanība. meaningful, Tas ir nozīmīgi.
pleasant contacting awareness, a level of happiness. Patīkami kontaktējoša apziņa, vismaz zemes, teiksim, apmierinātības līmenis. That we're actually dealing with ourselves and our situation. So relax your shoulders, relax your brow. Mēs šajā brīdī, teiksim, interesēti, mēs nodarbojamies paši ar savu situāciju, atbrīvojam plecus, atbrīvojam uzacis. Interest. Interest. Mindfulness and concentration. Apzinātība un koncentrācija. Discrimination about what I need to do and intention to do it. Novērtējums attiecībā uz to, ko man vajadzētu darīt, un nolūks darīt to. In order to feel more balanced in my life. Lai justos līdzsvarotāks savā dzīvē. Okay. With training, then we're able to do this at any time and all at once. Ar zinām vingrināšanos mēs to spējam darīt visu uzreiz un vienā momentā. In other words, if I'm in a situation and I'm feeling very stressed, just notice what we're feeling and do whatever we need to do in order to relax, not feel so stressed. Citiem vārdiem sakot, ja mēs nonākam situācijā, kad mēs jūtamies ļoti, teiksim, sanervozējušies, tad mēs vienkārši novērtējam šo situāciju un atbilstoši rīkojamies, lai atbrīvoties no šī stresa. If we're feeling very excited and it's not appropriate, you know, we're getting more and more angry and like that, and it's maybe frightening the other person. Notice that. Seeing, you know, I'm interested in changing that, you know, I have an intention to change that, I distinguish that. And I discriminate what I need to do, which is slow down, not speak so quickly, lower my tone of voice. Un savukārt, teiksim, And do it, intention to do it. Un ja mēs esam, teiksim, satraukti un, piemēram, kļūstam dusmīgi, tad mums ir jāvēro arī, teiksim, un jāizvērtē tas, kādu iespēju tas atstāja uz to otru personu. Varbūt, teiksim, šīs mūsu izpausmes biedē šo cilvēku, un līdz ar to mums ir atbilstoši jārīkojās. Mums šajā brīdī tad ir jāatbrīvojās, mums ir varbūt jārunā klusākā balsī, jārunā mierīgāk, teiksim, lai šo otru cilvēku netraumētu, un vienkārši tas jādara. And in fact, we are perfectly capable of doing that, because if you drive a car, or you ride a bicycle, you're doing that all the time. In terms of adjusting to the speed of the other cars, or, you know, the road, whatever. We use all these mental factors and we adjust it. And we don't have to go through a very, what should we say, a detailed process, because we just do it almost instantaneously. So this is what we want to be able to train ourselves to do in our interaction with others, and even while we're just, you know, sitting and working or whatever, in terms of how I'm feeling, how tense I might be, and so on. Un patiesībā mēs zinām, ka mēs to varam, jo tas ir precīzi tāpat kā, teiksim, vadot automašīnu vai braucot ar riteni. Mēs nemitīgi būtībā katru brīdi izmantojam visus šos mentālos faktorus un atbilstoši reaģējam. Mēs reaģējam uz mainīgo situāciju, uz ceļu, mēs reaģējam uz citām mašīnām, mēs reaģējam uz gājējiem, un līdzīgā veidā tad arī mēs spējam reaģēt attiecībās, teiksim, ar citiem cilvēkiem vai arī pat attiecībās sevi. But, as I've mentioned several times, we need to do this without this feeling of a separate me. It's not as though there's a separate me sitting in the car or sitting on the bicycle, driving and adjusting. Just do it. There's not some little me sitting inside our head at the control booth
and pressing the buttons. Un kā jau es teicu iepriekš, tad atkal tas viss ir jādara, teiksim, tomēr izvairoties no kā šī izolētā, nodalītā es sajūtas, kas it kā tad vai nu vadat šo mašīnu vai šo velosipēdu un mainot visus šos parametrus, mēs vienkārši to darām. So, any final questions or comments? Vai, teiksim, kaut kādi beidzamie jautājumi vai komentāri? Please. If I know that I have to develop the right attitude, if I know that the person which I need to meet, it creates some unpleasant feelings to me every time. How to create the right attitude. If we're going to meet somebody who in the past has always created a very unpleasant situation or has unpleasant feelings to me, how do we deal with that? Tad kā mums rīkoties situācijā, ja mums stāv priekšā tikšanās ar kaut kādu cilvēku, ko mēs zinām, vienmēr mums sagādā problēmas un ir nekāda prieka viņa tikties nav, vai ne? First of all, our attitude as we go into the situation, although there is the pattern that they have always been very negative toward us, that doesn't mean that they definitely will always be negative toward us. On the other hand, we have to be careful because probably they will be negative toward us. So you need to be open to the fact that they could change. Vispirms jau, teiksim, tā mūsu attieksme ieejot šajās, ko teikt, attiecībā miedarbībā ir tas, ka, lai arī mums ir bijusi vismaz iepriekš, teiksim, šī negatīvā pieredze, tad mums tomēr nevajadzētu izslēgt to, ka varbūt šis cilvēks tomēr šajā gadījumā nebūs negatīvs, lai arī mums varbūt ir arī reizē jābūt gataviem uz to, ka šis cilvēks tomēr būs negatīvs. Bet vienkārši tas būtiskākais ir, ka mēs neizslēdzam iespēju, ka cilvēks varētu būt mainījies. Now, one of the trainings is to realize that this person who's always negative toward me is also a human being, wants to be happy, doesn't want to be unhappy, just like me. Un viena no metodēm, teiksim, kas var palīdzēt šajā situācijā, tas, ka mēs atceramies, ka arī šis otrs cilvēks ir cilvēcisks būtne, un gluži tāpat kā es vēlas būt laimīgs, un gluži tāpat kā es, viņš cenšas, lai to sasniegtu. And they are negative toward me because obviously something is bothering them. Un šis They're cilvēks, unhappy. Can't be happy while being negative. un šis cilvēks ir negatīvs pret mani, tāpēc acīm redzot kaut kas viņam kremti un kaut kā viņam ir tomēr šī problēma, jo cilvēks nevar būt negatīvs, ja viņam viss ir kārtībā. Unless they're a sadist or something like that, which then also is another set of problems. Ja vien viņš nav, teiksim, sadists, un, teiksim, šajā gadījumā tas atkal jau cits problēma loks. But basically, something is really disturbing this person, why they are acting in this way. And so, as a person, I wish they would stop. So that means that we wish that they would be happy. That's the definition of love. I wish for them to be happy. Tātad kaut kas šim cilvēkam traucē, teiksim, būt laimīgam, un līdz ar to, teiksim, šajā situācijā mēs cenšamies kā šī domātību vēlēt, lai tas cilvēks būtu laimīgs, lai, teiksim, tā viņa problēma atrisinātos. So, instead of having the attitude of hurting them back, or just running away, you know, at least the basic foundation is I wish that they could be happy, so that they would be in a better mood and treat me better. So a little bit of self-interest there. Un līdz ar to, teiksim, tā vietā, lai, teiksim, sistu pretī vai, teiksim, moktu prom, mēs redzam, zinām, ieinteresēti šajā cilvēku, teiksim, ko man teikt, liktenī, un līdz ar to cenšamies atbilstoši rīkoties. Then, what are the causes for them to have this negative attitude toward me? Is it something in me, my behavior, or is it some factors from their side? Un tad nākošais mēs analizējam, kas nosaka šo negatīvo attieksmi pret mums. Vai tas ir kaut kas saistīts ar mums, vai tas ir kaut kas no šīs personas puses. Now, if it's something on my side, and if it's something that I can change, and it's reasonable to change, then, you know, change. If
it's not reasonable to change, let's say, for instance, I got the job and they didn't get the job, that's obviously not something you can change, it's just a fact. But if it's something that is on my side and can be changed, then you change. It's reasonable. Un, ja tas ir kaut kas no manas puses, ko es varu mainīt un ko būtu jēga mainīt, kas būtu saprātīgi to mainīt, tad es arī to mainu, bet arī, protams, situācija, ka, piemēram, šis cilvēks negatīvi pret mani izturas, tāpēc, ka es esmu dabūjis darbu, un šis cilvēks nav dabūjis darbu. Un tad šajā gadījumā, protams, mums jārīkojas atbilstoši. And if it's something that you can't change or something from their side that's putting them in a bad mood, well, worrying about it and getting upset about it is not going to help. You can't really change it. Savukārt, ja mēs nevaram to izmainīt, un, teiksim, iekšā arī tas ir tieši no šīs otras personas puses, un vienmēr ir pastāvīgā režīmā, negatīvā noskaņojumā, nu, tad mums nav jēgas par to satraukties, jo mēs to nevaram mainīt. So you try to avoid provoking them, just try to keep a low profile in a sense. If you know what is going to make them even more upset, don't do that. Un mēs cenšamies viņus Don't rub it in, we say. Mēs cenšamies viņus neizprovocēt, un, teiksim, ja mēs specifiski mēs zinām, teiksim, ka ir kaut kādas lietas, kas viņus ļoti satrauc, tad, teiksim, mēs cenšamies izvairīties no šīm lietām, mēs necenšamies, bet sāli brūcēs. Depending on the strategy, are they jealous of us? Are they angry with what I did? They're angry with what you did? Apologize. It's almost the same as to escape, simply to escape. Pardon? As I understand, it's the same as to escape, try to escape. Try to escape. Well, if there is nothing you can do to actually change the situation, then sure, try to, to avoid it, so escape in that sense. But if there is something you can do, don't run away. Try to improve the situation. Un te faktiski par izvairīšanos, teiksim, tādā ziņā, ja mēs nespējam šo situāciju mainīt, un mēs nespējam palīdzēt, varbūt tad viena, teiksim, no stratēģijām varbūt, ka mēs tā kā izvairāmies no kontakta ar šo cilvēku, bet savukārt, ja mēs varam kaut ko mainīt, ja mēs varam kaut ko darīt, tad mēs nevelkam prom. But one line that I find very, very helpful is that not everybody liked the Buddha. So what do I expect for myself? That everybody's going to like me? Un viena, teiksim, doma, kas man ļoti palīdz, pat Budas gadījumā, Buda patika ne visiem. Teiksim, bija cilvēki, kuriem Buda nepatika. Tad ko gan es sagaidu manā gadījumā? So there are people that don't like me, there's people that are jealous of me, there are people, whatever. That's life. What can you do? Un vienkārši saprotu, ka tā vienkārši ir dzīve, ne? Būs cilvēki, kuriem es nepatikšu, būs cilvēki, kas būs skaudīgi un tā tālāk, tā ir dzīve. So if there's something you can do, do it. If there's something that you can't do, then don't worry, just try to avoid it. Un līdz ar to, ja es varu kaut ko darīt, es daru, ja es nevaru neko darīt, tad nav jēgas uztraukties. Not so easy when it's a member of your family or so on that you can't really avoid. Protams, tas nav tik vienkārši, ja tas, teiksim, kāds mūsu ģimenes loceklis, un no tā mēs nevaram izvairīties. Okay, that brings us to the end, and as I have said, the main thing to try to learn from all of this is that sensitivity is really an important issue.